Nekāda sakara ar vilku nometīšanu. Pēdējo mēnešu laikā sociālo tīklu vidē arvien biežāk apspriež vilks un to radītu apdraudējumu. Rezonanci izpelnās novērošanas kameru ierakstu ar vilkiem dzīvojamo māju tūmā, kā arī attēli ar vilku radītajiem postījumiem. Šie uzbrukumi gadu no gada atkārtojas mājlopiem, suņiem. Tas nav pieļaujams tomēr, ka šādi uzbrukumi ir. Vilku medību sezonai būtu jānoslēdzas marta beigās, bet kvotas, cik daudz vilkus ir atļauts nomedīt, jau izpildīja janvāra vidū. Šobrīd ir situācija tāda, ka vilku limits ir beidzies. Vilkus varēs atsākt medīt tikai vasaras otrā pusē. Un vienkārši man ir jāsadzīvo to situāciju. Bērziņš ne tikai audzē mājlopus, bet reizē ir arī mednieks. Viņš ir starp tiem lauksaimniekiem, kuri vēlas, lai vilkus var medīt ilgāk. Diskusijai par radikālām izmaiņām vilku medību regulējumā ir atvērta arī par jomu atbildīgā valsts iestāde – Valsts meža dienests. Taču dzīvnieku aizsardzības organizācijas tam iebilst. 8,5 mēnešus atļaut medīt sugu, pakļaut viņu tik milzīgam izšaušanas spiedienam, tas nav normāli. Neviena valsts to neatļaujas Latvijā. Vienīgais Balkānu valsts tā dara. Vilku uzbrukumu skaits mājdzīvniekiem pēdējo gadu augstāko līmeni sasniedz 2023. gadā, kad cieta 590 mājdzīvnieku. Pērn šādu dzīvnieku bija 372, kas ir apmēram par 60% mazāk. Mēs neatradām nekādu statistiski pierādāmu sakarību, ka medības būtu palīdzējušas vai likvidēt vai sekmēt šo postījumu. Nekāda sakara ar vilku nometīšanu. Visas iesaistītās puses atzīst, ka dati par vilku skaitu Latvijas mežos ir ļoti pretrunīgi. Būtiski atšķiras arī datu interpretācija. Vilku skaits tiek monitorēts, un attiecīgi pēc monitoringa datiem nav nekas, kas liecinātu, ka ir strauji pieaudzis tas skaits. Viņš ir stabils un stabili tiek regulēts. Vai tiešām vilku populācija Latvijā ir savairojusies tādos apmēros, ka kļuvusi bīstama? To klausieties Latvijas Rādio 1 raidījumā Atvērtie faili, Latvijas Rādio lietotnē un raidierakstu platformās. Atvērtie faili.